Es labprāt darbotos kā risku parakstītāja, kā tas cilvēks, pie kā es biju bērnu dienā, jo man likās, ka viņa profesija ir samērā interesanta, un viņš arī var strādāt daudz ar to, ka viņš piemēro tos riskus un pat izanalizē, vai tam cilvēkam viņš rada to algoritmu, kādiem cilvēkiem var dot to apdrošināšanu, kādiem nē. Es ēnoju apdrošināšanas speciālistu tieši personu riskos, kurš ir no brokera nodaļas, viņš sadarbojas ar brokeriem. Viņam zvana nevis tiešie klienti, bet viņam zvana brokeri, kur piedāvā tālāk klientiem. Es nebiju domājis, ka tas darbs ir tik interesants, kā man tas likās, jo es iepriekš zināju, kā strādā brokeri, cilvēki ar brokeriem citās, piemēram, vai apdrošināšana nekustamajam īpašumam vai transportam, bet personu riskiem es nekad nebiju iedomājusies. Un tad stāstīja, cik interesanti ir salīdzināt visas tās ceļojuma apdrošināšanas un veselības apdrošināšanas, un ka tas nekad nesot vienveidīgs darbs. Tas, kas man šķiet izaicinoši, ir tieši kontaktā nodibināšana ar klientu, jo normāli cilvēkam pazvan uz mājām no rīta, protams, ka negribēs nekādu tur sadarboties. Un tas ir diezgan izaicinoši panākt, lai klients tomēr atbild un beigās tas līgums tiek arī noslēgts. Jo, kā mēs zinām, katrs klients atšķirās, nav tādu vienādu, jo citādāk būtu vienkārši dzīve, bet katram klientam savu pieeja nepieciešama. Es biju pie pārdošanas speciālista, bet tur ir vēl cilvēks, viņu sauc aktuārs. Tas ir cilvēks, kurš to visu sareizina, kāda ir varbūtība, ka būs avārijas, kāda ir varbūtība, ka mēs viņam iedosim atlaidi un tā tālāk. Man iepatīk, piemēram, ka viņi visu parādīja, pastāstīja, kādi viņam ir klienti. Viņi, piemēram, apdrošina mašīnas, krāvu, mājas apdrošina, vēl ir nodaļa veselības apdrošināšana, vēl ir nodaļa lielu klientu, kur summas ir ļoti lieliskas un būtiskas.